Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Šonedēļ izskatot Dienvidāfrikas ierosināto lietu pret Izraēlu, Apvienoto Nāciju organizācijas starptautiskā tiesa Hāgā nav uzdevusi Izraēlai pārtraukt militāro operāciju Gazas joslā. Taču piektdien tiesa paziņoja, ka Izraēlai būtu jādara viss, kas ir tās spēkos, lai novērstu genocīdu Gazas joslā un jāsekmē humānās palīdzības piegāde šai teritorijai. Dienvidāfrikas Republika jau decembrī ierosināja lietu pret Izraēlu, apsūdzot to genocīdā pret palestīniešiem Gazas joslā, jo uzskata, ka Izraēla ir pārkāpusi tādā veidā Apvienoto Nāciju organizācijas genocīda konvenciju, kur ir parakstīta gan no Dienvidāfrikas, gan Izraēlas puses. Jāatzīmē, ka ANO starptautiskās tiesas tiesnešiem Hāgā nav varas piespiest kādu valsti izpildīt šīs tiesas spriedumus, bet viņi var aicināt Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomi uz rīcību attiecīgā jautājumā. Maskavas Basmannijas rajona tiesa šonedēļ aizmuguriski noteikusi ārestu populārajam sabiedriskajam darbiniekam un blogerim Markam Feiginam, par to ziņo Radio Brīvība. Marks Feigins ir jurists, aktīvists un viens no galvenajiem cīnītājiem informatīvajā karā pret Vladimira Putina režīmu un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijas iekšlietu ministrijas meklēto personu sarakstā Feigina vārds parādījās pagājušā gada oktobrī. Amerikas Savienoto Valstu aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz diviem avotiem, kas esot informēti par Kremlī notiekošo, ziņo, ka Krievija pa neoficiāliem kanāliem dodot mājienus Amerikas Savienotajām valstīm, ka esot gatava sarunām par kara izbeigšanu un iespējamajām drošības garantijām Ukrainai. Šonedēļ sākās sarakstu iesniegšana Eiropas parlamenta vēlēšanām. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz piektdienai sarakstus bija iesniegušas 5 partijas – Latvijas attīstībai, stabilitātei, Jaunā konservatīvā partija, Progresīvie un Nacionālā apvienība. Sarakstu iesniegšana noslēgsies 9. februārī, par kandidātu saraksta iesniegšanu jāiemaksā 8,000 eiro drošības nauda, bet atpakaļ šo naudu saņem tikai tie kandidātu saraksti, no kuriem ievēlēts vismaz viens Eiropas parlamenta deputāts. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ar ERAF finansējumu 2 gadu laikā par 500 000 eiro plāno izbūvēt mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmu stropu aktīvās atpūtas un sporta trases teritorijā, kā arī īstenot citus pasākumus, popularizējot ziemas turisma iespējas Daugavpilī. Projekta ietvaros, kuru Daugavpils īsteno sadarbībā ar Visaginas pašvaldību, paredzēts iegādāties arī specializētu ziemas turisma aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja finanšu grūtībās nonākusī Rēzeknes pilsēta apstiprinās bezdeficīta budžetu, tad Finanšu ministrija meklēšot risinājumu, lai pilsētas finanšu situācijas stabilizēšanai piešķirtu 5 miljonu eiro aizdevumu. Tā šonedēļ tika spriests Finanšu ministrijas pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē, izskatot pašvaldības sagatavoto gada budžeta projektu. Plašu rezonanci šonedēļ sociālajos tīklos izraisīja Daugavpils mūzikas vidusskolas direktora Aivara Broka rīkojums. Pēc pilsētas kultūras nozares speciālistu viedokļa tas radot apdraudējumu jauniešu jaunradei un kultūras dzīvē Daugavpilī. Šonedēļ Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā saņemta Vienības nama pārstāvju parakstīta vēstule ar lūgumu iejaukties situācijas risināšanā un nepieļaut negatīvu ietekmi uz kultūras attīstību pilsētā. Domes deputāti tuvākajā laikā skatīšot vēstulē pausto un meklēšot risinājumus. Nedēļas pēdējā darba diena par traģisku izvērtās Ludzas pilsētā. Tur kādā Liepājas ielas daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā vīrietis uzbruka savam kaimiņam ar nazi brīdī, kad tas atradās ārpus dzīvokļa. Naža dūriena rezultātā cietušais mira notikuma vietā, neklājās labi arī cietušā dzīvesbiedrei, kas reaģējot uz troksni iznāca kāpņu telpā, taču viņai uzbrucējs dzīvībai bīstamus miesas bojājumus nenodarīja. Situācijas dramatisms slēpjas faktā, ka kaimiņi par agresīvā vīrieša uzvedību jau vairāk kārt bija sūdzējušies un zvanījuši policijai. Taču tā kā nebija tieši nopietna iemesla veikt aizturēšanu vai ierosināt kriminālu procesu, tad preventīvi pasākumi nav veikti. Tagad vienu ģimeni Ludzā ir piemeklējusi nopietna traģēdija, un acīm redzot tikai nākamnedēļ varēsim uzklausīt argumentētu viedokli no iekšlietu ministrijas attiecīgajiem pārstāvjiem. Bet pagaidām sargiet sevi un lai jums mierīga nedēļas nogale. Studijā bija Juris Saukāns, par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio